Nu ko, sveiciens visiem kanālā. Kārtējo reizi šodien tad, teiksim tā īsa piekdienas copīte, laika, 2 stundas, vairāk nē. Vakarā jāiet uz tusiņu, bet līdz tam laikam brīvs. Izdomāju atkal uz mazo dīķīti atbraukt, jo biju iepriekšējā ezerā, tur veču pilns, veči visi grib līdaks, atbraukt tikai klusāks. Šodien tāda interesanta tēma. Tēma ne tēma, bet tēmu woblerīšu. Arī iekritu ezertā, iepirku 5 gabalus, vienkārši tīri tāpatās ar jums kopā patestēt. Kas būs, nezinu. Apstīsimies, kas no tā viss sanāk. Tā kā, ja nav copas, izbaudam dabu. Daba rudenī feina. Cepura galvā jāvelk, tur neko nevar darīt. Bet, augsts. Ko, copējam. Pirmais šāds te Ķīnas brīnums. Es ceru, ka varēs redzēt. Kaut ko jūs spēlē, tā jau nav. Provējam. Šī gan nav tā labākā vieta, kur mētāt, bet te vismaz nav zāles, jo tur tālāk, kur ir dziļums, diemžēl viss krasts ir zālēm. Labi, uzliksim kaut ko citu. Kaut kā man ļoti gribās uzlikt. Šito liekam malā, to apskatījāmies. Iekabinājās apakaļ. Ļoti gribās paprovēt šito te, kas no viņa ir. Tātad šāds te. Tātad šāds te. Mazu līdaciņu. Pastīsimies, ko spēlē, kā spēlē. Nezinu, vai kamerā vispār var redzēt. Varbūt, ka var. Katrā ziņā Mailīte vien ieinteresējās, kas tas par monstru kādu. Draugu laikam atrada. Es žēl, ka nevar redzēt kamerā. Ok. Provē. Šito bišķi tālāk var aizvest. Tā, provēsim nākamo, paprovēsim šito pašu mazāko. Vizuāli smuks, ko rādīs, nezinu. Kā ziņā izskatās šāds te. Mazs simpeķēgi, pastīsimies, ko rāda. Tāds nevisai. Bet labi, iemest jau pāris reizes var. Man gan nevisai patiks. Spēles tur, man liekas, nekādas. Un ja pašam ticības nav, tad nav jēgas ar tādu. Nē, viņš tā kā baļķis iet. Mans atzinums ir galīgi garām. Bet, 1 eiro, tad tur nebija. Man jau pašam vislabāk šitāds patīk. Kad 10 gramu varētu būt. Šāds te. Skatīsimies, ko rādīja. Spēle viņam diezgan tāda, interesanti, tā kā skatīsimies. Ko, uzliksim vēl pēdējo, apstīties, kā šits izstāv.
Izskatās šādi. Gara Tio maila, kā es teicu. Iegrim viņai nekāda dižā nav, bet paprovēt var. Nu, kā spēlē. Varbūt, ka var redzēt kamerē. Nu, katrā ziņā mešana tāls nē. Nu, ko nākas arī pa šitādiem džungļiem pabrist kādreiz. Tas te labs notiek. Tā te īsti nav kur. Nu ko, pabrauksim uz citu vietu. Maķenīt, paskatīsimies, kas darās citā vietiņā. Šeit tā kā nekas negāja. Varbūt, ka šitie tā ķīnieši wobleri pie vainas, varbūt, ka līdacis negrib ēst. Nu, to neviens nekad neuzzinās. Aizbrauksim otrā krastā, apstīsimies, kas tur darās. Nu ko, galvenais, kā es vienmēr saku, noraut uz muti. Šeit esam bijuši. Man liekas, ka divas līdeciņas kaut kad dabūju. Šī stūrītī. Nu, te arī, principā, vienīgā cerība, ja kaut kas ir. Ai, nu, protams, šito nevar nepieminēt. Nu, es nesaprotu, nu, atpūšamies. Nu, vai tiešām nevar aiz sevis sūdus savākt. Niedzēra balzamiņu, aliņu, nu, paņem vēlns, nezinu, maisu, nu, savāc. Nu, tā kā sivēni, godavāts veči. Fui. Nu ko, rolējam. Nu ko, atbraucu līdz peldētavai. Protams, kārtējais pārsteigums. Nē, nu savāciet savus sūdus aiz sevis. Nu, es nezinu. Vai tiešām tik grūti savākt sūdus aiz sevis ir? Viens lietu sargu aizmirsis, viens džemperi. Nu, kas te darās? O? Nu, vai kāds kārtējais pārsteigums, vai ne? Nu ko, šodien celpīt beidzās. Nekā, apskatījāmies pāris ķīniešu temu woblerus. Vai nu ziltiņai negribās ēst, vai nu wobleri sūdīgi. Nu, kas to pateiks? Katrā ziņā slēgs gaisa pēlpots. Zivi nav, bet vismaz kaut kur bijām, kaut kur redzējām. Un tā kā tā, paldies visiem, kas skatījās. Līdz nākamajai reizei. Nospiediet patīk. Un ko šodien īpaši patika, nekā nebija ko. Nu, pieabonējiet kanāliņu pamazām, jau pamazām, nu, paliekam ir vairāk. Tā jau nav, ka maz esam. Tā kā līdz nākamajai reizei. Čau!